Tiekamies, kādas ir pirmās sajūtas izstāst? Uztraukums. Uztraukums, bet kā tev pašam liekas, kā tev uz stieņa gāja un cik labi tur viss sanāca? Izcili nav normāli. Kas tieši, kāpēc tev liekas? Tāpēc, kad man nesanāca kājas taisni iztaisīt. Mēs sarunājamies ar Sandi Lubganu. Sandi, kā pēc pirmā rīka jūties? No pašās beigās sāpēja rokas. No kā? No stieņa. Tas ir normāli. Bet rezultāts kā apmierina? Diezgan labi man tas šķiet. Dāvis Zembergs man blakus. Uzvarētājs pēc vingrošanas stieņa. Ja? Dāvi, pirmais jautājums, kas man visvairāk interesē. Ko tu tur pats sev uzdevi, kādu jautājumu? Kas tur bija, es neredzēju? Es prasīju, ko es daru. Ja vienkārši sajaucu secību. Un ielēju tādu pašu kļūdu, kā ieskaitē. Sacensības un, kā jau jūs Drabiņ tā prognozējāt, šogad meitenēm par čempionu kļūst Līga Zariņa. Kā? Bija grūti. Kā pašai likās, kurā brīdī jūt, jau būs? Es vispār neko nejūtu. Nē. Tu, teiksim, pārlec āzim, bija skaidrs? Nē. Ok. Šokolāde ēdīs šokā? Gan jau. Un viena pat un viss gabaliņš, ja? Jā. Nākamgad salūzīs Baļķis Līga. Jā. Tā bija šodien Monika Akmentiņa, kas man ir viens no lielākiem, godīgi sakot, šā gada pārsteigumiem. Monika, kā tu pamanījies iekļūt trīniekā? Izstāst. Kaut kā. Kā tev tas izdevās? Tu nāci sacensībām ar domu, es būšu trīniekā, ja? Tā es nedomāju. Bet kuru vietu tu prognozē? Kaut kas jau galvā tev bija doma kaut kā.
sākumā man šķita, ka man nebūs trīniekā. Domāju, ka nebūs nemaz, jā. Mums Sāns Lubgans 3. vietu šogad ieņēma, jā. Es negribētu teikt, ka ļoti negaidīt, normāls džeks, kā pašam. Negaidīt arī. Man likās 9. dabūs 3 vietas. Domāju, ka visi 3 būs 9. Jā. Edgars Kārkliņš šogad mums čempions. Kura pagājušā gada vieta, kur tev bija? 8. ja nemaldos. Tātad Edgars no 8. ir pamanījies pakāpties uz 1. Jā. Vol līmenis. Kā tev pašam liekas, kā tas izdevās? Kā tas notika? Es domāju, man labi arī ieskaits sanāca, un es, kā jau man skolotājs teica, nenervozēt, un es darīju to, ko es māku. Jā, man liekas, ka viss bija ļoti labi, jā. Sīva cīņa bija līdz pēdējiem rīkam, bet kurā brīdī tu saprati, esmu pirmais? Tā kā es pabeidzu āzilektu, es ieskatījos punktos. Es domāju, ka es pēc būtības palikšu 2. Bet, kad es ieraudzīju tabulu, es uzreiz paliku priecīgs un es sapratu, ka esmu 1. vietā. Ok,